Labvakar, mīļie cilvēki! Labvakar no Spānijas! Šeit ir ļoti burvīgs vakars, silts ir. Tagad ir kādi 30 grādi, bet ne par to. Es gribu jums pateikt kādas 4, varbūt 5 lietas. Pirmā, daudz no jums raksta, ka vēlēšanas nebija godīgas. Es gribu teikt, ka lielos vilcienos vēlēšanas bija godīgas. Būsim godīgi pret sevi. Pirms vēlēšanām jums daudz tika teikts neizniekot savu balsi partijām, kuras bezcerīgi neiekļūs parlamentā. Bet jūs izniekojāt. Aptuveni 60,000 cilvēku, 60,000 cilvēku nobalsoja par sīkpartijām. 60,000, ja visa šīs balsis būtu atnākuši pie manis, man jau būtu gandrīz 90 vai pat pāri 90,000 balsu, kas nozīmētu ļoti stabilu un labu rezultātu parlamentu vēlēšanās. Tālāk. Daļa no jums nepaklausīja. Ja pareizāk sakot, daļai no jums bija tik liels izglītības trūkums, ka jūs braucāt, lai izsvītrot Kariņu vai izsvītrot kādu no vienotības saraksta un iemetāt vienotības biļetenu urnā, tādā veidā nobalsojot par vienotību. Nekā citādi, kā izglītības trūkumu, to nosaukt nevar. Tās bija, daži tūkstoši. Pieņemsim, ka 1. Pieņemsim, ka 2. Maksimums 10,000 balsu. Bet ja tās bija 10,000 balsu, tas nozīmētu jau 100,000 balsu, piemēram man. Tālāk. Daļa no jums aizgāja nobalsot par ZZS un Brigmaņu kungu. Daļa no jums nobalsoja par Šleseru kungu. Un tur principā bija vēl kaut kādas balsis. Jūs teiksiet, ka vajadzēja apvienoties, nevis apvainoties, bet apvienoties. Un tad būtu vairāk. Bet pierādījums ir Šleseru kungs. Viņš visu laiku runāja par apvienošanos, viņš runāja mierīgā tonī. Un tāpat kā Aivars Lembergs smaidīja, un viņiem nebija 20 vietas parlamentā. Tātad problēma nav tajā, ka es kritiski un tieši teicu taisnību sejā. Problēma ir tā, ka cilvēki izvēlējās neusticēties vienam līderim, bet sadalījās daudzos sīkos reizinātājos. Un tas noved pie attiecīgā rezultāta. Vai par vienotību nobalsoja tik daudz, cik nobalsoja? Varbūt pieskaitīja pāris tūkstošu balsu, bet nobalsoja. Vienotība ir šo vēlēšanu uzvarētājs, lai kā to negribētu atzīt, jo Latvijā un Rīgā nav pilnas ielas ar protestiem, un tas ir pierādījums, ka vēlēšanas ir bijušas godīgas. Numur 2. Kā uzvarēt vēlēšanas? Vēlēšanas Latvijā nevar uzvarēt tā, kā rīkojos es. Runājot skarbi, tieši, cilvēki apvainojās, nesaprot, neiedziļinās. Latvijas cilvēkiem patīk salda mēle. Salda mēle visos laikos ir bijis kapitāls. Tāpat filmā Limuzīnas Jāņotas krāsā saka Olga Dreģi. Un tā ir taisnība. Parlamentā iekļuva un uzvarēja tie, kam bija salda mēle, kas neko nepateica, bet kas smaidīja un saldu runāja. Uzvarēja Kariņš, kurš bija salds un neko nepateica. Iekļuva arī citi deputāti, kurus pirms tam jūs esat ķengājuši, bet kur saldi runāja. Un rezultātā jūs šodien esat saņēmuši parlamentu ne tikai, kur pārsvarā ir vecie politiķi, bet es gribētu teikt, ka jūs esat saņēmuši parlamentu ar vecajiem politiķiem, stagnāciju un vecajiem zagļiem. Tā ir bijusi jūsu apzināta izvēle un spīts par to, ka negribas dzirdēt taisnību. Bet tā ir mana atbildība, un man vajadzēja to zināt, un vajadzēja rīkoties tieši tāpat. Man vajadzēja būt saldam, smaidīgam, un lieta medu jūsu ausīs. Tad rezultāts būtu cits. Numur 3. Politiskā partija katram
turpinās pastāvēt un nu jau ar valsts finansējumu. Es aicinu tos biedrus, kas mani atbalsta joprojām kā cilvēku, kā nu jau bijuši politiķi, neizstāties no šīs partijas un pārveidot partiju. Tā ir nākotne, ja jūs neieslīgsiet intrigās. Lai neieslīgt intrigās, partijai ir jāievēl jauna vadība, un es aicinātu pie vadības grožiem atstāt lielāko daļu vai pat visus no esošās valdes. Valdes priekšsēdētāja amatā šobrīd es redzu Raimondu Lazdiņu. Viņš ļoti daudz ir darījis tieši priekšvēlēšanu laikā. Ir bijis ļoti, ļoti aktīvs, un man kaut kā liekas, ka tad partija turpinās virzīties pareizā virzienā. Neapvainojieties visi pārējie mani kolēģi, nu jau bijušie kolēģi partijas valdē, bet es tā patiesi domāju, ka tas būtu vienkārši godīgi. Man vienmēr ir patikušas godīgas lietas un godīgs viedoklis. Un pēdējais. Mani oponenti un visi Latvijas iedzīvotāji. Es gribu jums pateikt vienu dzīves gudrību. Es, protams, esmu redzējis, īpaši gan neesmu sekojis, bet redzējis daļu, kas ļoti priecājās par to, ka es atrodos Spānijā un ka manis vairs nebūs politikā un tam līdzīgi. Bet tā ir nepareiza enerģija. Tas ir iemesls, kāpēc Latvijai nekad neveicās. Latvietis un Latvijas iedzīvotājs bieži vien ir tāds, kurš priecājās par otru neveiksmi. Nevis priecājās par savu veiksmi. Un man patiesi izbrīna fakts, ka Latvijas sabiedrība šodien nav ielās un nepriecājās par milzīgo vecās varas uzvaru. Tikai tad, ja Latvijas sabiedrība iemācīsies priecāties viens par otru, nevis priecāties par otra neveiksmi, bet priecāties par veiksmi, tikai tad mainīsies Latvija. Jo jums ir jāsaprot, mani jau neskar tas, ko jūs domājat vai rakstat par mani. Ar mani viss ir kārtībā. Es esmu pieaudzis vīrietis, ar ļoti stingru raksturu, un es zinu, kāds es esmu. Un man neietekmē tas, ko par mani domā. Tieši tas ir bijis iemesls, kāpēc es politikā vienmēr esmu bijis īsts un patiess. Jo man neuztrauc, ko citi par mani runā, ko citi par mani saka. Un man pat neuztrauc, kāds būs vēlēšanu rezultāts, jo man svarīgāk ir bijis būt godīgam. Tālūk. Paldies par jūsu daudzajām vēstulēm. Un lai jums izdodas ar veco varu. Un to es saku no sirds. Lai izdodas Latvijai. Atā.